Sveiki! Mūsu firmas nosaukums ir Saladus, kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē noslēpums. Šodien mēs parādīsim, kā mājas apstākļos pagatavot lūpu balzāmu. Mums būs vajadzīgi šādi produkti. Refinēts kakao sviests, vaniļas ēteriskā eļļa, bišu vasks. Tad mums būs vajadzīgi šādi trauki: stikla bļodiņa, katliņš ar vārošu ūdeni, mazs trauciņš jau gatavajam lūpu balzāmu iepildīšanai un karote produktu sajaukšanai. Pirmais, ko mēs izdarām, ievietojam stikla bļodiņu vārošajā ūdenī un nogriežam ļoti zemu temperatūru. Pirmais. Ūdens peldē mēs ievietojam bišu vasku. Svaigs un aromātisks Latvijas bišu vasks. Ideāli piemērots lūpu balzāmu gatavošanai, matu vaskam, ķermeņa sviestiem. Bišu vasks ir bioloģiski aktīvs produkts ar bakteriālām īpašībām, un tā dzelteno krāsu un aromātu veido putekšņi un propolis. Tālāk mēs pievienojam refinētu kakao sviestu. Refinēts kakao sviests tiek iegūts no kakao pupiņām. Tas ir balts un bez aromāta. Refinēts kakao sviests ir īpaši piemērots lūpu balzāmu, masāžas sviestu, vannas sviestu gatavošanai, jo tas sniedz nepieciešamo konsistenci, baro un mīkstinātu, bet nenomāc piedevu aromātiem ar izteiktu kakao smaržu. Refinēts kakao sviests ir ciets istabas temperatūrā, bet ātri kūst 34 līdz 37 grādos. Tas ideāli piemērots ēterisko eļļu vai to kombināciju pievienošanai, lai pagatavotu masāžas sviestu, vannas sviestu vai ķermeņa sviestu. Kopā ar bāzes eļļām refinēts kakao sviests būs lielisks lūpu balzāms roku un kāju krēmos. Ādu padara zīdaini maigu. Tagad ir jāpagaida kāds mirklis, kamēr izkūst. Apmēram pēc 2–3 minūtēm, kad ir izkustis bišu vasks un kakao sviests, tiek pievienota vaniļas ēteriskā eļļa. Aromāmlapām rosina apetīti, uzlabo garastāvokli, nomierina, līdzsvaro, palīdz pret vilšanos, dusmām. Tagad tiek gatavais produkts izņemts ārā no verdošā ūdens. Vēl šķidrais lūpu balzāms, kurš tika izņemts no verdoša ūdens, tiek pildīts mazajā trauciņā. Jūti mazajā. Nenoliec. Viņam vispār tur sajiet? Ir bail. Ir bail. Sagā? Un tagad pusstundu gaidam, kamēr tas sacietē.